Varbūt jūs nonākuši situācijā, kad jums arī augsts jau ir izlīdis ārā no poda. Pods jau sadalās. Šis ir viens no mūsu office augiem, kurš jau viss ir izaudzis maksimumu, ko var pods atļaut. Un pārstādīsim viņu jaunā podā, skaistā podā, ar mūsu līdzekli Terracotem Universal, kas ir hidrogēls. Kas šis par augu? Tā ir klīvija. Mums ir vajadzīgs vulkāniskais iezis, kas ir absorbējošs iezis, viņš ir viegls, porains. Tad vajadzīgs. Tad ir augsne. Jā. Šajā gadījumā vienkārši kūdras substrāts. Pašā podā apakšā iebērsim mazliet olīšus, lai podi nesaspiežās kopā, lai ir kur noticēties ūdeni. Cik daudz vajag? Drusciņi vienkārši, lai nespiežās. Pietiks. Tā mums ir jāsamitrina kūdra. Mēs varētu viņu izbērt šeit pa galdu. Būs mūsu maisīšanas zona. Tad mēs viņu bišķiņ izklāsim. Palasam instrukciju vienmēr. Cik tur daudz ir vajadzīgs šo apjomu? Tātad uz 10 litriem augsnes mums vajag vienu vāciņu. Okay. Pakratam, lai viņš ir vienmērīgi izkliedās. Tu zini, kas tas ir krāsainies? Par to gan es zināšu. Tur ir lavas akmenis, tur ir hidrogēls, kas absorbē ūdeni, un minerāla mēsla, kas vajadzīgi apmēram vidēji visiem telpaugiem. Tāpat arī ārā stādīšanas augiem viņus var izmantot. Tad pagalmā dobē, kur ir augsne, pieņemsim, jau padzīvojas, viņai nav vairs tik daudz minerāla vielas, un viņa ir sausāka, var izmantot šo. Vienmērīgi izskaisam, jā. Mazliet var uzliet jau ūdeni pāri, paspricēt, un tad sāksim lēnām jaukt, jo kūdra viņu uzreiz nesasūc visu ūdeni. Būs ok? Un tagad sāksim maisīt, tā tu var arī laistīt tikmē. Jā, mēs darām uz galda, lai jūs redzētu, bet tāpēc būtības to dara vai nu spainī, podā. Kam nepatīk melnas rokas, tie var uzlikt cimdus. Bet nu, tas jau daļa no procesa, ne? Melnas rokas strādāja dārzā. Tuvāk dabai. Pareizi. Tagad jaunā poda apakšā mēs ieliekam iemaisīto sagatavoto substrātu. Drusciņu piespiežam. Un tagad mēs varam likt jauno augu iekšā. Kā mēs viņu dabūsim ārā? Tas ir ļoti labs jautājums. Pagaidi, es sagāzīšu, viņš izskatīs ārā. Tā, es varētu nākt no šīs puses. Pagaidi. Jau birst substrāts. Apstīties, kāda sakņu sistēma. Viņš jau viss jau maksimumu sasniedz tajā podā. Un tas, kas te ir iekšā pirms tam bijis, arī ir bijis kāds keramzīts vai viegls substrāts. Jā, es teiktu, mēs arī varētu atnest bišķiņu keramzīti, iejaukt to klāt. Ok, tūlīt atnesīšu. Un mazliet iebērsim. Šeit mēs redzam, ka Valdim ir lielumānī. Mazliet, jā. Mazāks maiss nebija. Tā. Šis ir tīrs smāls, kas ir izcepts, un viņš ir piepūties tāpat kā keramzīts. Viņš var strādāt kā vizuālā mulča iekštelpa augiem. Iedod man vēl. Tas var iebērt? Ieber, jā. Tas ir pat daudz laikam. Un kas iemaisīsim? Klīvijai patīk augt šaurā podā. Viņai saknes vijās, bet tā kā mēs viņu pārstādam, tad mēs drusciņu viņus tomēr pakustinam, lai viņas jūt, ka viņām ir vieta, kur plesties. Liec iekšā. Ziet. Tā. Ir kaut cik taisni ieliksim. Bišķiņu uz šito pusi. Jā. Un es sākšu pildīt Redz darbs divatā. Tas ir gan viss, ne? Nu vēl vajadzētu palaistīt. Ok, liekam jaunajā podā? Jā. Ceļam jaunajās mājās. Hops. Un pēc pārstādīšanas mazliet salaistam. Klīvijai nepatīk daudz mitrums, viņu laistīt apmēram reizi 2 nedēļās. Bet pēc pārstādīšanas tomēr mazliet vajag. Lieliski. Un šeit arī funkcionēs tas hidrogēls, ko mēs iejaucām. Viņš uzsūks ūdeni un lēnākā laika periodā viņi atdos apakaļ saknēm. Tas nozīmē, ka laistīšana vēl pat var būt īsāka. Un minerāla mēsla vienkārši paburos un dos saknēm jaunu enerģiju. Tieši tā. Gatavs? Viss? Gatavs. Tātad neaizmirst šo brīnumu līdzekli var iegādāties shop.greenurban.lv.